Kliņģeri nav turisma objekts, bet reizi gadā mājas kafejnīcu dienās sētas durvis atveras ikvienam, kurš vēlas sajust īstu lauku mieru un garšu. Novadā ir 4. reizi mājas kafejnīcas dienas, un tā ir tā reize, kad mēs attaisam, savus sētas durvis un ļaujam cilvēkiem apskatīties, kā ir dzīvot īstos laukos. Mums te nebūs nekā tingeļi-tangeļi, ja? Bet varēs pa īstam apskatīties un samīļot vist, varēs pa īstam apskatīties un samīļot jēru, varēs pa īstam izbaudīt to, kas pie mums aug, kas aug tepat mūsu sētā, kas aug mūsu pļavās, un ko būs sarūpējuši, draugi, radi, jo tas ir faktiski tāds draugu, radu un pašu sarūpēts pasākums. Stingri zināms, ka būs īstā ugunī cepts kazanā plovs, būs īstā ugunī vārīt jēru zupu, būs pļavas sorbets, būs dažādi saldi, gardumu kūciņas un vēl šis un tas. Bet tā pamatdoma ir tāda, ka kas grib bišķiņ atvilkt telpu un nevis skriet, bet atbraukt, pasēdēt, paskatīties, kā tas ir tādā lauka sētā, sajust sevi, tad jā, mēs neesam turismu vieta, bet ideja kā tāda mums liekas interesanta par šīm māju kafejnīcām un ja ir draugi, kas atbalsta un ģimene, kas atbalsta, tad mēs ir gatavi paaicināt jūs ciemos. Reizēm, lai atrastu mieru, nepieciešams vienkārši apstāties, ieklausīties dabā un novērtēt to, ko Dievs mums tepat Latvijas pļavās ir iedevis.